Čaviņam mušas fani 26. epizode. Paldies visiem tiem tūkstošiem, jā, tie ir tūkstoši, kas klausās podcastu Muša. Un lūdzu piedodiet, ka mums nesnāk biežāk un saulaicīgāk nopublicēt jaunas sērijas. Un tiem, kuri ir nejauši internetā atklājuši šo podcastu un domā, ok, kas šeit tagad notiks, šeit nebūs sarunas, šeit cilvēks stāsta savus dzīves stāstus. Priecīgus, bēdīgus, skumīgus, šokējošus un iedrošinošus. Nu, tieši tāds, kāda ir arī mūsu dzīve. Ja klausoties šo stāstus, arī tev liekas, hei, īstenībā ar mani ir notikušas vēl dīvainākas lietas. Mēs būsim ļoti priecīgi to dzirdēt. Rakstiet uz podcastu muša@gmail.com vai arī sekojiet mums sociālajos tīklos un turpat varat mums aizrakstīt savus stāstus. Mēs ierakstām stāstus ar publiku. Dažādās kultūra vietās, gan skapī, gan, piemēram, lampā, gan jebkur citur, kur mūs uzaicina. Un šajā sezonā mēs patiesībā mēģināsim iztikt ārā no Rīgas un ļoti ceram, ka mums tas patiesībā arī izdosies. Nu, tad jau redzēs. Varbūt jums tāds jautājums, jā, bet tie mušas pasākumi, nes, kur viņi notiek un kā nopirkt biļetes. Nu, man ir liels prieks, ka jums šis jautājums ir radies, jo man ir arī atbilde. Jūs biļetes uz mušas pasākumiem varat nopirkt portālā bezrindas.lv. Tieši biļešu tirzniecība ir tā, kas palīdz mums uzturēt šo podcastu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs nākat uz mūsu pasākumiem, lai esat kopā ar stāstniekiem. Un pats labākais mūsu podcastu ierakstos ir tie brīži, kad pēc tam, kad podcasts ir beidzies, cilvēki runā. Tā ir superīga forša pieredze, cilvēki ir ļoti draudzīgi un pozitīvi, un mēs tiešām ārkārtīgi mīlam ikvienu, kas nāk uz mūšas pasākumiem. Nu ko, un tad pats svarīgākais – 26. epizode. Saucas ceļošana. Mūšas vēsturē mums ir bijis tik daudz ceļojumu stāstu. Patiesībā katrs ceļojums man šķiet ir kaut kāds piedzīvojums. Un man jāatzīst, ka vismaz mūsu ceļojumos vai manos ceļojumos, kuros es jebkad esmu bijusi, parasti tieši vislabākais ir tas, kas noiet greizi. Nu, tā piemēram, nesen bija Gruzijā un nestoties uz to, ka tur principā cilvēki nerunā angļu valodā, bet vajadzētu runāt krievu valodā, sapratu, ka man ļoti negribētos, lai kāds nodomā, ka es esmu no Krievijas. Jo visur toaletēs kafejnīcās ir tādi uzraksti runā gruzīņu valodā vai lasies. Un tāpēc, nestoties to, ka man diezgan labi krievu valoda, es biju kopā ar mammu. Mēs abas divas ļoti ātri sapratām jau pirmajā dienā, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai visiem būtu skaidrs, ka mēs neesam no Maskavas vai Pēterburgas. Tāpēc mēs runājām ļoti šausmīgā lauzītā Baltijas krievu valodā un jutāmies samērā komfortabli. Es nezinu, kādi jūs esat kā cilvēki, bet es, piemēram, esmu cilvēks lupeta. Es parasti, tad, kad ir konflikta situācija, es esmu tāda bravūrīga tikai tad, kad ir internetā kaut kas, jā, tad, kad dzīvē vajag būt tādam, kas ir principiāls, tad man tas vispār nesanāk nemaz tik labi. Un mēs devāmies tādā ceļojumā Gruzijā un bija jābrauc ar mikroautobusu. Mēs, protams, ieradāmies saulaicīgi, bija jāgaida citi mūsu ceļojuma biedri, un tad mēs sagaidījām viņus, protams, ar nokavēšanos. Tās bija tādas krievu sievietes, ļoti skaļas. Viņas ieradās ar grieztajiem ziediem, lai gan bija paredzēts 4 stundu brauciens mikroautobusā ļoti lielā karstumā. Un mēs bijām apsēdušās ar mammu priekšā, jo mēs tā kā bijām ieradušās saulaicīgi. Bet, kamēr viņas tur staigāja, mēs arī izkāpām ārā, jo bija karstajā mikroautobusā. Un, kad apsēdāmies savās vietās, krievu sievietes pienāca klāt un teica, "Это наше место, tā ir mūsu vieta." Un es teicu, kā vaša mesta? Mēs taču te sēdējām, un mums jau te ir somas, un jūs neko nebijāt savējo tur nolikuši. Viņas teica, "Нет, это наше место." Un es saprotu, ka vajadzēja patiesībā teikt, ka ko ir vaša mesta, ejiet uz aizmuguri. Bet tas, ko es izdarīju, es teicu, ladna, vaša, tak vaša. Aizgāju un apsēdos aizmugurē ar mammu, kur galīgi nebija ērti un bija vēl karstāks. Un es sēdēju un domāju, tādi mēs tie latvieši esam. Abreni atdevām, un kā tas bija, visdrīzāk tieši tāpatās. Vienkārši, labi, lai jau nav konflikta. Ko tad mēs? Pēc tam es biju dusmīgi visu to braucienu. Jā, tāds man bija brauciens uz Gruziju. Kādas ir jūsu pieredzes ar ceļojumiem? Ja jums kaut kas ienāk prātā, mums ir vairāk ceļojumu stāstu vēl, kas nav nopublicēti, bet mēs gribam vēl vairāk dzirdēt, tad sūtiet un mēs būsim priecīgas visu šo uzklausīt, un arī publika būs priecīga dzirdēt jūsu stāstus. Bet man liekas, mēs esam gatavi beigt klausīties Džeimā sudrabā un esam gatavi pirmajam stāstam. Pirms mēs sākam, es jums izstāstīšu par brīnišķīgo cilvēku, kas šo stāstu stāstīja.
Tā ir Venčeska. Es jums ļoti iesaku viņai sekot sociālajos tīklos. Viņa uzstājas skapī, viņa uzstājas skapja brančos, brīnišķīga māksliniece un superīgs, sirds silts cilvēks. Ar viņu vienmēr ir prieks satikties, viņā vienmēr ir prieks klausīties, un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīga, ka Venčeska atrada laiku, lai atnāktu un izstāstītu mums savu stāstu, neskatoties starp citu uz to, ka viņai bija ciet kakls un bija diezgan grūti runāt. Nu ko, klausāmies Venčeskas stāstu Seks ar skatu. Mani sauc Venčeska Baltīk. Venčeska ir tāds mouthful, draugi mani sauc par Veņu, Česku, Venči, tā kā izvēles ir ļoti daudz. Es esmu drāga karaliene, drag queen, es arī šeit bieži uzstājos, tā kā nāciet uz šoviem. Šeit skapis jau kā otras mājas, esmu biežāk šeit nekā mājās, nopietni. Un varbūt grūti noticēt, bet šoreiz es neesmu tēlā. Tā es izskatos arī ikdienā, jo es ikdienā arī identificējos kā nebināra persona, non-binary. Tie, kuri zina, tie, kuri nezina. Tā viegli, vienkārši teikt, esmu kaut kur starp vīrieti un starp sievieti. Ni riba, ni мясо, kā saka. Jā. Mani var uzrunāt kā viņa vai angliski they, them. Mans īstais vārds arī ļoti atspoguļo to manu nebinaritāti, jo mani sauc Vladlens, un mani vecāki ir Vladimirs un Jelēna. Tas ir viņu vārdu savienojums. Kā kūdzu nosauks, tā tas arī peldēs. Čau, mam, čau, dēd. Šodien, starp citu, ir starptautiska diena pret bifobiju, homofobiju, transfobiju. Un es sākumā domāju kaut ko stāstīt saistībā ar to. Bet tad es saprotu, ka man, tie visi stāsti ir diezgan bēdīgi, inčīgi, bet tad ir bēdīgi, skumji. Un arī diezgan tādi self-explanatory. Piemēram, es vienreiz tur bēgu prom no urlām ar 16 cm papēžiem. Tieši tajā dienā man bija visgarāki papēži, kas mums bija. Vienreiz man arī iedeva pa seju pie Mildas pieminekļa. Tā kā skumji, bet inčīgi. Ir ko pastāstīt dažreiz. Tāpēc es šodien izdomāju, ka es stāstīšu kaut ko tādu vairāk pozitīvu, lai parādītu, ka tādiem cilvēkiem kā es, arī tādiem cilvēkiem kā es, dažreiz iet labi. Bet, protams, ne Latvija, tāpēc tas ir stāsts par Sicīliju. Un kā man tur gāja. Un arī par manām seksuālām piedzīvojumiem. Es sākumā biju bišķi uztraukusies, vai es drīkstu runāt par seksu, jo latvieši, kā jau teicu, ir tāda nordiska tauta. Bet man tāds, nav nekas tāds. Bet kas man liekas nekas tāds, latviešiem varat likties, ohoho. Tā parasti ir. Bet, we'll see. Tad katru reizi, kad esmu ārzemes, man ir tāds sex fests, jo, I like to have fun, un viss tā. Un arī šeit Latvijā es īsti nevaru to darīt, jo man nav īsti opciju, man šeit vienkārši nav mana auditorija. Jo, man ir tādi 3 notikumi, kas lika man likt krustu uz latviešu vīriešiem. Viens no tām, ka viens vīrietis sameloja man, ka viņš ir holandietis, bet viņš īstenībā ir latvietis. Otrais notikums mums bija ar vienu vīrieti hookups, tad es strādāju agrāk restorāna par viesmīli, un viņš tur atnāca ar savu sievu un bērnu, par kuru, protams, es nezināju, klasika. Un tad es saņēmos, esmu tādā pieklājīga meitene, vienkārši iznācu, iedevu viņa mēdienkārtes, paskatījos viņām acīs, un viņš uzreiz tā kā kaut ko sāka runāt ar savu sievu un savācās un aizgāja. Tā kā viņam bija laikam kauns, bet tā arī vairāk. Jā. Un tad vēl bija viens
notikums arī bija viens hookups. Mani satika ar džipu, mēs aizbraucam. Viss notika in the backseat. Un kamēr tas viss notika, viņām čalīm zvanīja telefons. Pēc tam izrādās, ka zvanīja viņa sieva. Atkal, man neveicās. Man visu laiku ir vīrieši ar sievām. Blin. Bet izrādās, ka zvanīja viņa sieva, kamēr mēs tur darījām savas lietas. Un viņu bērns nokrīta no trepēm un bija traumpunktā un salauza kaut ko, neatceros ko, roku laikam. Tāpēc man īsti neveicas Latvijā, tāpēc visu laiku, kad esmu ārzemēs, man ir tāds seksfest, mani beidzot redz tādu, plus mīnus tādu, kāda es esmu, jo šeit esmu tā kā priekš vīriešiem esmu tāda fetīša vai fantāzija, viņiem visiem jāiet uz terapiju, jo viņi paši nesaprot neko no savas orientācijas, es neesmu terapeits. I just wanna fuck, es negribu vienkārši sēdēt un klausīties, ka, jā, man patīk vīrieši, bet es īsti nekad neuzdrošinājos, bitch, not interested in that. Lūdzu, visi uz terapiju. Jā, kā teicu, ārzemes man vieglāk iet, mani uztver plus mīnus tā, kā es gribu, jo šeit mani uztver kā pēdiņu vai izvirtuli. Ļoti jauki. Tad es varu darīt, ko es gribu. Man ir seksfests. Bet tā, prātīgi. Tā kā ar veselīgu seksuālu partneru skaitli nedēļa, kas ir 120, visi to zina. Pareizi. Un tad mēs atbraucam tomēr ar savām meitenēm. Mums bija tāds totāls girl trip uz Sicīliju. Atbraucam mēs uz Katāniju. Un, protams, pirmā diena ir reliģiski svētki. Parāda visa pilsēta, daudz cilvēku, viss tas tradicionāls terpos, krusts, Sveta Marija, Jēzus, visi. Un es zināju, ka tā ir diezgan tāda konservatīva reliģiska katoļu pilsēta, bet es domāju, tomēr Eiropa, ko. Un es atģērbos tā, kā es parasti ģērbjos, un tad, protams, viss skatieni bija uz mani, visi blakus braukoši auto man signalizēja. Sajūtos, ka īsta sieviete, jo harassment uz katra stūra. Bet bišku ir patīkami, bišku nemeloši. Jo uzmanība, man patīk, jā, nevar redzēt, man patīk uzmanība, jā. Kas tālāk? Un tad bija tā pirmā diena ar tiem reliģiskiem svētkiem. Bet forši, overall mums gāja ļoti, ļoti labi. Mēs bijām viena tādā kalnu pilsetiņā, iesprūdam ar mašīnu, un tad nāca vīrietis ar suni, neviena nav, un tad pēkšņi paradas tas vīrietis ar suni, un es pirms katra brauciena iemācos tajā valodā, kur mēs braucām, kā kādas, tādas frāzes, ko iederēs un iederēja. Un bija tāds, miskuzi, jau bisogna di aiuto, es atvainojos, mums vajag palīdzību, un tad mums palīdzēja. Jo mēs iesprūgam ar tiem mazā auto, mazā ielā, un tas bija drausmīgi. Bet ļoti, ļoti jautri. Tad kas vēl bija? Un, protams, pirmais hookups bija šausmīgs, jo es atnācu un es redzu, ka tas ir veikals. Tas ir tāds 2 stāvu veikaliņš, tāds, kā Grieķija, Turcija, tāds suvenīru store. Un tad viņš man aicināja iekšā, tur neviena nebija, tas bija jau nakts. Un tāds, interesting, can't wait to see where's this going. Un tad viņš man aicināja uz otru stāvu, tā kā, tas nebija otrais stāvs, tas bija beniņi. Un, long story short, es vienkārši pateicu, sorry, čalis nebūs, Dažreiz arī jāatceras, ka tev ir self-respect, jo es saprotu, tajā brīdī es neesmu vēl tik zemu krītusi. Paldies, čau, bambino. Tad mēs braucam uz Etnu, uz vulkānu. Un, protams, mums ir ekskursija, mēs atbraucam, viss ļoti forši. Un tad Etnā sāk izdot tādas interesantas skaņas. Tad rumble un tulīt būs izvirdums. Mums
gids pateica, tā nav bijis jau kādus gadus. Tā kā, mums tas, protams, mēs atbraucam un tagad pamodas, protams, kā citādāk. Tad vakarā sākās tas etnas izvirdums. Un es tā sakrīta sarunāju vēl vienu hukapu, jo mums bija nākamajā dienā jālīdo prom, un tas viss pēdējā iespēja. Un tas čālis, viņš ir tāds ļoti, ļoti daudz vecāks nekā es, tāds seniors. Un viņš mani atvēdāja ar mašīnu, un pēc tam aizvēda prom. Tas īsts džentlmens, pie kuriem es neesmu pieradusi daudz. Bet viņam bija ļoti forša apartmenta, mēs atbraucām, viņš man iedeva savas citronus no sava dārzā, fantastiski. Piedeva vēl naudu, jo redzēju, ka esmu trūcīga turiste. Protams, es paņēmu, ko slēpt, jo tā bija pēdējā diena un nauda ir beigusies. Un tad viss notika, viss bija ļoti labi, un kamēr tas notika, es pamanu, ka viņam ir balkons. Mēs tur izējām, un es sapratu, ka tas balkons ir tieši ar skatu uz to vulkānu etnu, kamēr ir izvirdums. Un es tagad pateicu, es paņēmu telefonu, man jāfilma storiju, jo, tieši uz balkonu un tieši preti man ir vulkāna izvirdums. Nekad dzīve neesmu kaut ko tādu redzējusi. Kamēr es to filmēju, viņš pienāk man aiz mugurās, un viss turpinās, protams. Un es filmēju, un tā kā, normāli, ko. Un īstenībā tas bija ļoti, ļoti skaisti, kuram vēl bija seks, kad tu skati ar skatu uz etnas izvirdumu, māģiski, kā filmas, es nezinu, kura filma tā ir, bet, kā filma, māģiski. Un es ielīku 2 storijas, vienu ar skaņu Close Friends, un vienu bez skaņas rekordu, tā kā es uz balkona skatos uz etnas izvirdumu, un neviens nezināja, ko tieši es tur darīju. Un tad viss beidzās, tas bija viena no labākajām vispār hukapiem manai dzīvē, viņš bija ļoti jauks, ļoti foršs, viņš bija arī tango čempions, un to varēja just. Un overall bija ļoti, ļoti, ļoti milīgi, un viņu sauca Čičo, kas, viņš was forever in my heart. Un viņš tiešām atdzīvināja cerību vīriešos man. Kaut kā tā, jo reāli man ārzemēs, kad es ceļoju, vienmēr kaut kas interesants notiek, jo īpaši seksuālā ziņā, jo tas laikam atmaksā par to, ka šeit viss ir ļoti, ļoti boring. Tas laikam arī viss. Es vēlu visam mīlestību. Un kaut ko tādu, kā Čičo jūsu dzīve. Vai jūsu dzīvē arī būtu vulkāna izvirdums? Jā, kā redzat, dažiem patiešām paveicas ar tādām interesantām izklaidēm. Atgādināšu vēlreiz, sekojiet Venčeskai sociālajos tīklos, laikojiet visus viņas postus un ejiet uz pasākumiem, kuros viņa uzstājas. Tas ir tā vērts. Mūsu otro stāstu stāsta ļoti avantūristiska sieviete Maija Moira Mazānova. Viņas stāsts bija tāds, kad viņa sāka stāstīt, viņš sāka pamazām izplasties. Un man kļuva skaidrs, ka vajadzētu bez mazliet taisīt tā kā vienu veselu sezonu, kur būtu viņas stāsti, jo tik ļoti gribējās zināt, kas tad tur vēl ar viņu dzīvē ir noticis. Un viņas stāsts ir īstenībā tāds viens no pierādījumiem, ka, lai cik slikti būtu, pirmkārt varbūt vēl sliktāk, bet otrkārt, izeja ir no visām situācijām. Un tas, man liekas, ir diezgan iedvesmojoši. Klausāmies stāstu, bet tas jau ir cits stāsts. Es mēģināšu pastāstīt kaut ko nedaudz iedvesmojušu stāstu, varbūt ar nelielu dramatisma momentu. Tad stāsts tāds. Kaut kur aptuveni, cik man bija gadi? 2009. gads. Sākās milzīga krīze. Es pirms tam strādāju mūzikas menedžmentā ar supergrupu Gainfast, kāds tādu atcerās, tūrējām pa Latviju, jutāmies tā kā,
mums ir tūrē. Seb mums viņu apmaksā, mēs varam aizbraukt uz Ainažiem. Uz koncertu atnāk 4 cilvēki. Skaņa pa 2 štukām. Woohoo! Paši priecīgi no sevīm. Balīti tāda, ka maz neliekās pēc tam. Nezinu, ko Ainaži par to domāja, protams. Kultūras nama vadītāji bija priecīgi, nebija gaidījuši tādu momentu. Bet, tā mēs nobraukājām, baigi viss labi, un pēkšņi krīze. Nezinu, vai kāds jums atcerās, vai kādiem ir tik daudz gadi. 2009. gads, krīze. Ko darīt? Mūzikas menedžera, viss cool, viss labi. Neviena koncerta, neviena pasākuma, nekas, supergrupa arī nīkuļo, domā, kā rēķinus samaksāt. Un es arī tā skaitā, viss ir beidzies. Protams, pirmais, ko cilvēki nevēlas darīt, ir izklaidēties, jo ir jānopērk maizīt, un skaidrs, ka sūdi ir pienākuši. Un, ko es domāju, tagad 2 gadus tur čakarēties, kaut ko tur ņemties. Principā pārdevu visas mantas, visu, kas man bija izsolē, par kuru es dabūju laikam kādus 400 latus. visu. Un arī, laikam, plates visvairāk notirgojās, līdz ar to sastādīja lielāko daļu. Pārējais bija hlams pārsvarā. Un devos vienā virzienā. Ļoti mans sapnis vienmēr bija aizbraukt uz Austrāliju. Austrālija, tult būs. Naudas nepietika tik līdz Ķīnai. Nosēdos Šanhajā. Pirms tam draugiem LV sarakstījos ar Džeku Armands, jo iečkoju tā, kāds latviets vispār fucking dzīvotai Šanhajā, tur vispār kaut kas ir. Neko par to nezināju, izlasīju pāris rakstus un paņēmu līdzi vārnīcu. Nihaumā. Nosēdos, Armands man sagaidīja un kaut kā viss bija tik nesaprotams. Tu pilnībā neko nevari salasīt. Tu esi tā kā vispār citā izplatījumā, tīpaši 15 gadus atpakaļ. Atcerēsimies, bija Lonely Planet. Nebija Google Maps, nebija iPhone, tas viss nenotika tajā brīdī. Bija tikai Lonely Planet un cilvēku sadraudzība. Iečakojos hostelī, kaut ko tādā momentā. Pirmo reizi ienākam viesnīcā. Low budget. Labi, tā nebija viesnīca, tas bija tiešām low budget hostels. Un galvenais moments, kāpēc viņiem ir stikla siena? Ir tolete, stikla siena, gulta un viss. Domāju, labi, es tā kā gribētu pačurāt, un ko mēs divatā. Domāju, labi, pačurāt vēl ok, bet tagad baigi, tā kā pēc tās lidmašīnas viss vēders sapūties, viss slikti, nezinu, kāds ir lidojis, piedzīvojis šo faktu. Tā kā gribētos tiešām, pabūt tai vietā, vai ne? Bet stikls caurspīdīgs, viss tur, labi, mēs tur jau kādu brīdi kopā ar puisi, vai ne? Bet, tāpat, tas nav tas moments, kuru tu gribētu tā kā ļoti tā afišēt. Tad, mēs gājām viens pēc otra, dzert tēju, pusstundu. Lai vai kā, galvenais moments bija tāds, devāmies iekšā nezināmajā, absolūti. Armands sarunāms pirmo gigu, pirmais gigs, kaut kādi 3., 7. plāna aktieri kaut kur māsu skatā, tīri, lai pavīdētu baltas sejas. Ļoti interesanti. Tu pēkšņi esi 30. gados Hongkongā un notiek tāds, Un tu kā baltais cilvēks esi nolikts speciālā punktā, un kamera ir tieši uz tevi, un tev vienīgais, kas tev jādara, tev jābūt super izbrīnīta. Es biju izbrīnīta, tālāk man ieraudzīja pāris aģenti, vēl kaut kas. Beigās es te Ķīnā nodzīvoju, laikam, gadu Šanhajā, pēc tam virzījos uz Vietnamu, ļoti daudz un interesanti, mazais tāds checkpoints ceļā. Braucu es ar autobusu, no Šanhajas uz Vietnamu. Ja kāds zina, un ir kāds zina to reģionu, varbūt tās, tad tas ir aptuveni, tas ir tāds diezgan garš ceļš līdz Vietnamas tādai pašai astītei, kur ir Saigona. Es viena, man backpacks un visi iespējamie Lonely Planet padomi. Es varētu ieslīgt detaļās par to, bet kaut kā tanī brīdī es atceros, īstenībā es jau tik ļoti vairs neatceros, tas bija tik emocionāli un tik 15 gadus apakaļ un ir izdzerts tik daudz alkohola un izkurīts tik daudz marihuānas, ka tas vienkārši vairāk nav atmiņā. Bet galvenā ideja tāda,
motocikls, vistas, govis. Es atceros, iesēdos autobusā kaut kādā pilnīgi nesaprotamā stacijā. Skatos, cilvēki tur pilnīgi neviens vispār nerunā, visi uz mani skatās. Tā skatās, tā kā... Cilvēki nav redzējuši baltu cilvēku. Tas ir, tā kā 15 gadus atpakaļ, nekas tik sens. Bet tā sajūta tāda, kā tu būtu nonācis super mega time travelā. Un sēžu es tur kaut ko tur sēžu, nejūtos omulīgi, pēkšņi pastāvs pa labi, skatos sieviete, tāda veca tantiņa, veca tantiņa. Viņai tāds maisiņš, kas teic no tā maisiņa, kaut kas spalvains, kaut kas tāds jocīgs, skatos, kas te tur. Āža kāja. Why not? Ko tu paņemsi līdzi? Autobusā, tu brauc pie radiniekiem, āža kāju. Kāpēc viņu tur neko nav jātīra? Nocirti un brauc. Visi mierīgi. Tas bija tāds 20 minūšu brauciens ar to mazo autobusu līdz nākamajam ciematiņam. Smirdēja nereāli, tā āža kāja. Bet interesanti bija tas, ka smirdēja tikai man. Pārējie cilvēki bija pilnīgi mierīgi. Nothing out of ordinary. Yes, just the usual day. Braucu tālāk, vēl vis kaut kā, daudz vis kaut kas. Jā, un tā es tur pavadīju kādu laiku, iemācījos nemelot pati sev, droši vien iemācījos būt drosmīga. Tur ir tāds moments, tur ir tik daudz cilvēku, ka tu katru dienu vari būt jebkas, kas tu vēlies. Katru dienu, neviens tevi nepazīst. Šeit Latvijā dzīvojot ir tā, ka tu saki, es esmu tas vai šis, piemēram, es esmu menedžere, es esmu māksliniece, es esmu fotogrāfs. Cilvēki pieņem tā, tas tu esi, tagad ir tā. Tur katru dienu es varēju būt kaut kas jauns. Man bija tādā laikā 25, 26, un es mēģināju. Jo es varu nofeilot, un visiem piedīrs, es vispār absolūti, nevienu vispār tas neinteresē. Un nākamo dienu atkal mēģināt, iet un darīt. Beigās es nostrādāju tur par modeli, visādās reklāmās, interesantās video, Samsung, tur ļoti arī Šanhajas kanālam. Es pats sāku strādāt kā fotogrāfs, līdz ar to izbraukoju foršus koncertus un visādas tādas interesantas izstādes, ja, un pēc tam tad vēl nostrādāju kaut kādā klubā par iekšā laidēju konsultanti. Principā vienīgais, ko viņiem vajag, lai stāv smuka meitene, yes, you're good. Oh, you're not. Oh, yes. Oh, hello. How are you? Very nice to see you. Un tā aptuveni 6 stundas no vietas tās. Šausmas. Bet anyways, tas katru brīdi tu esi Latvijā, ir tas gain fast, viss ir slikti, un dažreiz ir tas brīdis, kurā tev vajag sakravāt to čemodānu, sakravāt to koferi un doties nezināmajā. Un tu vienkārši, tur ir izaugsme, tur ir tāda atklātība pašam pret sevi un kaut kas tāds, nezinu, kaut kas tāds interesants. Pēc tam atbrauc atpakaļ, fiksi, šo un to. Tad man notriec mašīna, braucot ar rolleri. Es atkal mācījos no jauna staigāt nedaudz, un tad es satiku Uģi, to džeku, par kuru tikko runāja Muša. Viņš gan nav mans vīrs, es visu laiku mēģinu pierunāt, Muša, precamies, tagad mums ir biznes kopīgs, tagad jau taču tu no manis nekur neaizmuksi. Varbūt būs, varbūt nebūs, tad jau redzēs, bet, katrā ziņā skaidrs, man notrieca, es tur baigi pārdzīvoju par to, vispār nekas nenotika vairs dzīvē, sēžu, vai ne? Tikko paņem jaunu dzīvokli, bišķi dārgāk nekā domāju, ka varēšu atļauties. Un tāds, Covids! Es mūzikas menedžmentā strādāju. Fuck you! Jūs jau zināt, daudziem droši vien bija tāds, ko tagad? Meditēt. Tā mēs satikāmies Tinderī ar Uģi. Nedaudz uzpīpējām, nedaudz pastaigājām, sākām domāt, ko darīt. Bija garlaicīgi, vairs nevarēja nekur aizbraukt un domājām, vai uztaisam kaut kādu savu vietu, kaut ko tādu foršu, kur mēs abi gribam būt, jo bišķi bēsīt citur iet, nekur nebija nekas tāds interesants. Kaut kā tagad jau 2 gadus to daram, 2,5 un ir cool, ir baigi forši. Un rekums ir forši kaimiņi, skapis, kas arī strādā tādā pašā noskaņojumā. Brīvība, mīlestība pret to, ko dari. Tā kā, paldies jums par uzmanību, lai jauks vakars. Ja jums patika mājas stāsts,
Ejiet uz M-darbnīcu. Jā, viņi turpat blakus pie skapja, tajā pašā rajonā ir, un tā ir brīnišķīga vieta. Tur var gan noīrēt vietu pasākumiem, tur ir ļoti skaisti, ļoti stilīgi, ļoti mīlīgi, un var iet arī uz džeza vakariem, kas ir šķiet trešdienās, un vispār uz dažādiem kultūras pasākumiem. Tā kā noteikti iečakojiet M-darbnīcu Aristīda Brijāna ielā, blakus skapim. Mūsu trešais stāsts saucās Kaukāza gūstekne. Viņa stāsta brīnišķīga žurnāliste Rita Ruduša. Mans stāsts būs par dārzkopību, kultūra atšķirībām un zarnu trakta infekcijām. Un tikai drusciņ par žurnālistiku. Tātad agrīnie 90. gadi Latvijā jau ir žurnālistika, kurā ir daudz nepieklājīgi jaunu cilvēku, kuri nezina, ko viņi dara. Bet learning by doing, to mēs varējām. Un tādā brīdī bija žurnālistiem ļoti daudz ko darīt. Dzīve bija ārkārtīgi aizraujoša, 90. gadi, pārmaiņu laiks. Un interesanti ne tikai pašu mājās, bet arī jau izjukušajā Padomju Savienībā, kurā gāja karsti un bija daudz dažādu lokālu konfliktu. Grupiņa cilvēku, kuri sevi iedomājās, esam žurnālisti un kuri sapņoja kļūt par kara reportieriem, izdomāja tā. Tagad Piedņestrā mēs esam bijuši, Grūzijā arī, tagad mēs varētu aizšaut uz Kalnu Karabahu. Tātad agrīnie 90. mēs tur braucām bez naudas, gandrīz bez naudas, negluži kā Daina. Bez apdrošināšanas, bez bruņuvestiem un galīgi neko nezinot par Armēniju, izņemot kaut kādus aktierus, ko mēs bērnībā un pusauģu gados bijām redzējuši padomju kinofilmās, bet tagad mēs brauksim uz Armēniju. Atbraucām uz Armēniju ar domu vispirms uzrakstīt dažādas vērtīgas reportāžas laikrakstam Diena par to, kā Armēnijai veicas ar atvadīšanos no padomju pagātnes, un pēc tam aizšaut uz Karabahu un paskatīties, kā viņi karo. Tanī brīdī Erevāna, to ir ļoti grūti, ja jūs esat bijusi Erevānā, tad salīdzināt to, kā tā pilsēta izskatās šodien un kā izskatījās to brīdi, tas vispār ir pilnīgi divas dažādas pasaules, jo Erevāna ir patiešām pilsēta un Armēnija kā valsts ir valsts, kas karo, nav elektrības, ūdens tek ļoti reti, pēc maizes jāstāv ļoti garā rindā, toties armēņu kafiju vienmēr var dabūt un to vāra uz sausā spirta, un jūs nezināt, kas ir sausais spirts, tad iegūglējiet. Tātad mēs esam 4 gabali, kuri ir atbraukuši uz Erevānu, iemitinājušies viesnīcā, kuras nosaukumu es vairs neatceros. Viesnīcas pamata kontingentu veido Armēnijas karavīri, kuri ir atbraukuši pāris dienas atpūsties no karošanas, un ļoti daudz bēgļu no Azerbaidžānas, kur kādreiz bija liela armēņu kopiena, bet tagad vairs tādas nav. Un mēs. Katrā stāvā bija dežurante, un dežurantei bija 2 funkcijas. Nelegāli pārdot gruzīnu vīnu, un otra funkcija vakarā apstaigāt visas istabiņas un pārliecināties, ka vienā istabiņā neusturas 2 pretēji dzimuma cilvēki. Tāpēc katru vakaru mēs bijām 2 un 2, 2 sievietes un 2 vīrieši, 2 heteroseksuāli pāri, un tāpēc mums strateģiski vajadzēja vienmēr uz to apskates brīdi samainīties un pēc tam atkal nodarboties ar dažādām izvirtībām, ar ko nodarbojas neprecēti cilvēki. Tātad pa dienu mēs strādājām, vakaros stāvējām rindā pēc maizes, pirkām nelegālo vīnu, apspriedām, ko mēs tajā dienā esam darījuši, gājām ielās, intervējām vietējos gan karavīrus, gan bēgļus un tā tālāk. Dienas tādas bija rimtas un strukturētas un ārkārtīgi interesantas. Bet tā kā tā ir Armēnija un vasarā tur ir ļoti karsti, tad mums likās, ka, ja ir karstie 35 grādi, tad kā cilvēks staigā? Cilvēks staigā šortos. Un man arī bija tādi ļoti stilīgi šorti un ļoti īsi.
Pārsvarā mēs pārvietojāmies grupiņās, bet vienreiz es biju deleģēta viena pati aiziet uz tirgu un izstāvēt to rindu pēc maizes. Nu, un tad es savos īsajos šortos devos cauri Erevānai uz tirgu, lai nopirkt maizi. Un es braši soļoju un nesaprotu, kāpēc man ik uz soļa tāpat kā Martai ar viņas nodzīto galviņu, man ir jāsaskaras ar tā, nu, negluži kā ar agresiju, bet katrā ziņā ar ļoti lielu interesi. Ap mani met lokus dažādu vecumu un dažādu izskatu vīrieši, un daži pienāk tuvāk, un tā ir kaut kāds brīdis, kad man vienkārši 3 puiši sekoja apmēram 70 cm attālumā no manis. Bet neko nesaka, vienkārši ir. Visu laiku ap mani bija kaut kāda tāda delegācija. Un tad es iestājos maizes rindā, un pie tās maizes rindas aiz manis nostājas viens jauneklis un teica krieviski uz Evropu, da, es Eirope. Es saku, nu jā, es esmu no Latvijas. Es jau tā domāju, jūs staigājat viena. Tas nav droši, un vēl šortos. Nu, tātad mēs stāvējām rindā 3 stundas, un viņš man ļoti ilgi un plaši stāstīja par to, kāpēc staigāt šortos un vienai pašai pa Erevānu nevajadzētu, un piedāvāja savus pakalpojumus. Viņš tagad būs mans jumts. Viņš ar mani staigās, un tad neviens man netuvosies, un es droši varēšu iet no viesnīcas uz citām vietām, un viss būs pilnīgā čikiniekā. Es domāju, nu redz, cik labi, nu, es pie reizes vēl noskaidrošu, ko domā tauta. Es viņam visu kaut ko pajautāšu, viņš man pastāstīs, man būs vairāk odziņu manos rakstos par Armēniju un tā tālāk. Tagad mēs aizējām līdz viesnīcai, es saku, nu paldies, un kā tad jūs sauc, vai viņš ir Artūrs, līdz tam man kaut kā nebija ienācis prātā pajautāt. Tagad es ieju viesnīcā, tur ir parastie vakara rituāli, tur dežurante, vīns, slēpšanās, atgriešanās un tā tālāk. Nākamajā dienā mēs dodamies savās ikdienas gaitās. Man bija jāintervē kāds no ekonomikas ministrijas par govju privatizāciju, atceros joprojām, jo armēņi ļoti vienkārši piegāja privatizācijā, viņi vienkārši paņēma kolhoza govis un teica, tagad tā govs ir mana. Tur nebija nekādi dokumenti vai nekas tāds, vienkārši, un tāpēc tam nācās, teiksim, tai ekonomikas ministrijai leģitimizēt to nozagto govju statusu un teikt, ka tagad govju privatizācija notikusi. Tātad man ir intervija par govīm, un tad es atgriežos atpakaļ, mums ir sarunāts, ka mēs vakarā atkal satiekamies, visi vakar rituāli, un es eju uz viesnīcu, uz viesnīcas kāpnes, milzīgas tādas kāpnes, pie tās viesnīcas uz viesnīcas kāpnēm sēž Artūrs, un viņam rokās ir 30 rozes. Tāpēc par gārskopību. Es domāju, kur tad es tā 30 rozes? Es domāju, cik interesanti. Nu, viņš dod man tās rozes un smaida un prasa, vai es gadījumā neiešu uz tirgu. Un es saku, nē. Šodien manam draugam ir kārta iet uz tirgu, šodien nē. Paņem rozes un neiekšā. Tad man vajadzēja sarunāt ar tantiņu, lai viņi atrod kaut kādu spaini, kur tās rozes ielikt. Viņi ielika rozes, viss notiek kā parasti. Nākamajā rītā mēs atkal dodamies uz kaut kādām intervijām, katrs uz savu. Es nāku vakarā mājās, sēž uz trepēm Artūrs ar 30 rozēm. Atkal prasa, vai tik es neiešu uz tirgu. Bet mēs taču esam 4, vēl jau nav mana dežūra. Es saku, nē, es šodien arī neiešu uz tirgu. Atkal paņēmu rozes. Nu, spainis liels, ielika rozes. Un tad mūsu armēņu žurnālisti nākamajā dienā aizveda uz Sebana ezeru. Tas bija tāds milzīgs piedzīvojums. Un tad viņi nezin, kur bija sadabūjuši kūpinātas visas un par to, ar ko tas beidzās mazliet vēlāk. Tas bija tāds, nu, tiešām milzīgs pikniks. Tur bija arī tādas ģimenes, kas bija atbraukušas ar dzīviem jēriem. Turpat viņus kāva un tad attiecīgi šašliks un visas lietas. Nu, mēs tur labi pavadījām laiku, nebija nekādu interviju, vienkārši atpūtāmies, atbraucām ļoti vēlu, nebija ne Artūra, ne Roža, es pat vispār biju aizmirsusi par viņu. Un tagad nākamajā dienā sākas man tāda slimība. Es vēl nezināju tanī brīdī, ka tā ir slimība, bet vēlāk noskaidroju slimība, kura sākas ar S un kurā ir 2 L.
salmoneloze, kuras dēļ es nonācu slimnīcā. Es nevienam nenovēlu, ja uzmanieties ar kupnātām vistiņām, uzmanieties ar olām, nu, tiešām nevienam nenovēlu tās sāpes un to biežumu, kad vajag apmeklēt labierīcības. Es tiešām pat, nu, nesauksim nevienu vārdā, bet nenovēlētu pat ļaunākajiem cilvēkam. Tātad nonāku es slimnīcā, tur pārsvarā ir ievainotie un kaut kādas sievietes no lauku apvidiem, ļoti maz ir tādu, kuri runā jebkādā citā valodā, kā tikai armēņu. Tur ir ļoti radikāls ārstēšanas metodas, man skalo, piemēram, kuņģi tādā veidā, ka man nosēdina gaitenī un man iedod 5-litrīgu tādu katliņu, un man tas viss ir jāiesdzer līdz tam brīdim, kad es sākšu vēmt. Un apkārt sastājas cilvēki un jūt līdzi, nu vēl, un tad, kad es sāku vēmt, un tad tur visi bija šausmīgi priecīgi. Nu, tad es ar šādu terapiju, tā sacīt, mani ārstē Erevānas slimnīcā, un katreiz, kad es eju uz toli, tad man nāk līdzi arī delegācija, jo es esmu vietējā slavenība, kura tiks veiksmīgi vairākas dienā vemj. Un noguļies tur kaut kādas pirmās, cik tur dienas, manējie pārējie 3 žurnālisti ir aizbraukuši uz Karabahu, un es esmu, nu, viena pati nepieskatīta, vemju un klausos, kā man apkārt dāmas runā armēniski. 4. dienas vakarā atveras durvis, un kas ienāk pa durvīm palātā? Ienāk Artūrs ar 30 rozēm. Nu, tas bija ļoti negaidīti. Un viņš bija ļoti sašutis, ka vispār es taču neko viņam, nekā es būtu varējis viņam vispār kaut ko paziņot, un kāpēc, lai es to būtu darījusi. Ka viņš man ir ļoti ilgi meklējis, un tad viņš beigās atrada Eiropieti ar īsiem matiem un brillēm un tā, un tad, var sakot, visi ceļi vēd uz Erevānas slimnīcu, atnesa viņš man tās rozes, atkal vajadzēja dabūt spaini, apkārtējās sievietes bija pārlaimīgas, nu, tad šī tāda izklaide, un tad atrada vienu, kas runā krieviski un prasīja, un kad tad mēs laulāsimies, un tā. Un es teicu, nē, es vispār gribu mājās, un tā tālāk. Nu, tad manēji atgriezās no Karabahas, un starp tiem manējiem, tā tad bija, tagad varu arī atklāt, mans draugs un cilvēks, kurš arī joprojām ir žurnālistikā, Atis Klimovičs. Pārējie 2 aizbrauc prom, Atis palika, un mēs palikām Armēnijā divatā, un Atis arī sāka pie manis nākt, un es viņam teicu, lūdzu, vai piekukuļot, vai vienalga, ko izdarīt, bet es vienkārši, es negribu nomirt Armēnijas slimnīcā. Es gribu braukt mājās, vienalga kā, nezinu, ar suņu pajūgiem, vai kā, es vienkārši gribu mājās. Nu, un tad tur tika veiktas visādas darbības, Pauls Rauceps zvanīja slimnīcas galvenajam ārstam un interesējās, vai nevarētu lūdzu izlaist to mūsu žurnālisti. Viņi ļoti gaidīja, ka mēs viņam kaut ko samaksāsim, bet mums nekā nebija ko maksāt, jo mēs jau visus bijām sen nodzēruši tajā nelegālajā vīnā. Un tad, nu, rezultātā tomēr viņi saprata, ka ir vienkāršāk tikt no manis vaļā, un kaut arī es galīgi nemaz nebiju vesela, mani pret parakstu, tātad no tās slimnīcas izlaid ārā. Atbrauc man Atis pakaļ, aizved uz viesnīcu, es ārkārtīgi vārga, pazaudējusi kaut kā centos kilogramus, guļu gultā, nākamajā dienā mēs iesim šturmēt to lidostu. Nu, ja jūs esat redzējuši skatus Kabulas lidostā, ja te pirms kādu laika, tad Erevānas lidostā tobrīd bija apmēram tāpat. Ja, tur vienkārši kaut kādā brīdī piebrauc, aizskrienot notikumiem pa priekšu, piebrauc lidmašīna, un tik, cik cilvēki tur var sabāzt, cik viņi tur salien, tik arī sanāk, un tad tu vari gaidīt 3 stundas vai 24 stundas, kamēr tiek padot nākamā. Nu, lūk, tātad mēs nākamajā dienā taisījāmies doties uz lidostu un kaut kādā veidā mani iestumt lidmašīnā. Es gulšņāju, Atis raksta ar pildspalvu, rakstu, klauvējiens pie durvīm. Atveram durvis. Bez rozēm.
Artūrs ir atnācis ar brālēnu. Nu, taču tāda investīcija, nu, tad beidzot vajag savākt. Viņi saka tagad, nu, kur tad viņa ir? Mēs esam atbraukuši pakaļ. Tagad nolemjam, ka mēs sadalīsim tur tos abus vīriešus. Es iešu uz balkona parunāties ar Artūru, mēģināt viņam paskaidrot, ka, nu, es nekur ar viņu nedošos, ka vispār es rīt gribu lidot prom un paldies par rozēm un nekā. Un tikmēr Atis viņam ļoti raksturīgā stilā palika ar brālēnu runāt par Armēnijas politiku. Mēs uz balkonu runājam, bet tur diezgan karstos toņos aiziet. Es praktiski neko daudz pateikt nevaru, jo es turos kājās, bet Artūrs man pasaka un vispār kā es uzdrošinos un tā tālāk, un kā es viņu esmu pazemojusi un vispār taisījos aizlaisties, un viņš taču te ir nācis un rozes un tā tālāk. Nu, vārdu sakot, tādā brīdī, kad viņš pasaka, ka viņš vispār varētu mani no tā balkona nomest, tad parādās durvju ailē Atis visā savā ražanumā un saka, ir problēma. Un tad puiši atkāpās. Tad likās, ka nu tik būs tagad miers, nu viss varēs aizlidot mājās. Mēs nākamajā dienā iekāpjam autobusā, un tagad šī nav filma, tā ir dzīve. Mēs braucam autobusā, un es pa autobusa aizmugurēju logu skatos, un ko es redzu? Aiz mums brauc mašīna, un pie stūras ir Artūrs. Mēs nonākam lidostā, un, kā jau stāstīju, tur ir tūkstošiem cilvēku, ļoti daudz raudošu bērnu, daudz nelaimīgu sieviešu, visi mēģina tikt prom kaut kur ir drošāk, mierīgāk, kur ir ko ēst, kur ir elektrība, ļoti daudz bēgļu. Atis mēģina izsist man vietu kādā lidmašīnā, es sēžu viena pati, sēžu tāda mazliet sadugusi, atnāk Artūrs ar rozēm. Sapratis, ka viņš ir pāršāvis par strīpu uz tā balkona, bez brālēna ar rozēm. Un saka, nu, bet taču nebrauc prom. Šoreiz man ļoti ilgs laiks pagāja, lai apgūtu kultūra atšķirības. Es rozes nepaņēmu. Un rozes palika guļot Erevādā uz lidostas grīdas. Atnāca Atis, viņam vairs nekas nebija jāsaka, Artūrs uzreiz pazuda. Mani iestūma lidmašīnā uz Maskavu, un es nonācu Maskavā dzīva, un pēc tam arī Rīgā, bez rozēm, bez Artūra, bet ar dažiem labām dzīves atziņām. Pirmkārt, iepazīsti valsti, uz kuru tu brauc, un otrkārt ir ļoti labi, kad ir draugi, sevišķi tie, kas ir gara auguma. Paldies! Ja jums patika Rītas Rudušas stāsts, jums noteikti vajadzētu izlasīt viņas grāmatu Pagrīdes citādība, kur skatās uz LGBT kopienas vēsturi Latvijā. Tā ir brīnišķīgi uzrakstīta un ļauj patiešām daudz labāk saprast, padomu laikos, kas tad notika Latvijā ar seksualitāti. Un vēl viņa ir arī filmas Homo Sovietikus režisore. Tā ir filma, kur atskatās atkal jau uz padomu laikiem un uz to, kā tie ir mainījuši mūsu domāšanu šodien un kāpēc mēs varbūt esam tur, kur mēs esam. Nu, un lūk, tad uz šīs te brīnišķīgās nots, diemžēl, mums šoreiz ir jāšķiras. Vai jums ir bijis kāda avantūra, par ko gribat izstāstīt mušā? Nu, es ceru, ka jā. Ne jau velti jūs klausījāties visu šo laiku, šo podcastu, vai ne? Mēs gaidīsim jūsu ziņu, mēs gaidīsim jūsu ēpastīus. Un tikmēr, kamēr mēs gaidām, jūs šērojiet un laikojiet. Ja? Šis ir reāli nenormāli svarīgi. Savai omītei izstāstiet, kas ir podcasts un ka viņai jāklausās podcasts muša. Varbūt jūsu omītei ir kāds stāsts, ko viņi gribētu izstāstīt. Mēs būsim priecīgi dzirdēt. Un tagad, protams, vēl svarīgāka lieta par pašu svarīgāko lietu, kuras jau iepriekš pateicu. Tās ir bučiņas jums visiem mūsu mīļajiem klausītājiem
No mums, kas veido šo podkāstu. Manis, Džēmas Sudrabs, Mārts Herts, Agats Mežulis, Anets Valains, Annas Katrīnas Elmas un Linarda Romkas. Bučiņas, atā!